Sarkanvalds, sarkanais mastā plīvot. Rīt, labdien, labvakar, sveiciens visiem manā kanālā. Tā diena beidzot ir klāt. 2 gadus, ne 3 gadus gaidīts, tā teikt, pasāciens beidzot ir klāt, bļāviens. Tas ir 9,17, ja? Jāpaskatās stresa līmenis. Bišķiņ skatos, kad middle stress, bišķiņ ir nokrities. Labi, vēl jāaiziet pakaļ atstarotājiem, jo tomēr līdz tumsai mums ir jādarbojas. Vēl ir, šito es esmu novācis no sevis vārdu, tā teikt, jāaiziet pakaļ atstarotājiem. Un tad ir jāsāk doties uz to Rīgu, vai ne? Uz to Rīgu. Un taisīsim augšā to Latvijas kontūro, ne, ar tām 100 mašīnām. Es ceru, ka sajies. Nu, bļāviens, ja nesajies, ir jāsajiet. Nu, ko sapucējis esi? Kaut kāds atstarotājs, jā, šitā ir vēsturiska cepure, tāpēc arī viņai ir jābūt. Tā, nu, ko izskatās normāli, izskatās pēc cilvēka. Liekas, ka izskatās diezgan normāli. Tādēļ jānočeko, vai viss vajadzīgais ir līdzi. Tā, šito mums nevajag. Tā, mietiņi ir. Krītiņi ir. Maisiņš ir. Statīvs ir. Tas ir. Dators ir. Planšeti ir. Lādētājs ir. Tas lādētājs arī ir. Telefonam stabilizators arī ir. Nu, laikam esmu gatavs. Nu, ko labi. Dosimies. Tu jau nospied, ja? Varbūt. Taču ne? Nu, pastīsies. Es parasti pārprasu. Es ar cilvēkiem, kuri māk filmēt, reti sastopos, lai es iedodu. Jo sanāca man vienreiz ar motu. Ne, mēs jau ar Ervīnu esam filmējuši, es pēc tam pasaku, es nenospiedu. Man tieši šitā arī bija. Es 2 cilvēkiem iedevu GoProšku. Vienā un tajā pašā laikā no dažādiem punktiem paņem pafilmēt. Uzmini, nu? Neviens nenospieda. Neviens, es tā domāju, nu labi, viens nenospiedu. Es aizēju pie otra paņem paskatīties uz GoProškas. Otrs arī nav nospiedis. Tāpēc es tā uzjautāju. Tas vai nav tas? Domā, tas pleķis? Šitais pleķis ir... Mēs esam šeit. Kur ir tālāk? Nu, kur tu paliki? Tā arī Ivars filmē, kad es palūkņam Audi lietas filmē. Errors! Viņam nepatīk tagad tavu mašīnu. Rasists? Iepriekš tu bija ar otru pusi. Es vienkārši nesaprotu. Nu, es taču trāpīju mašīnā. Mums tev lāders uz otru pusi tagad spīd. 20 metrus paņēma, nu. Tagad viņš... Tā, nu, davai, ejam atpakaļ pie tā paša pirmās vietas. Kurš vaktēs, ka mašīnā aizmugurē te būs? Tu esi te. Viss, esi te. Tā. Redzēji? Sagāja. Šitā bija labāk nekā iepriekš, kur aizmugurē. Jā, es man neredzu, ka ir roku patēlis bija. Nu, redzēji? Tad šitā būtu pareizā. Tas, kas palīdz. Tu skaties uz viņas. Lai uz tevi. Ap. Jā, viešīgi, maigāt. Ap. Es domāju, ka šitādā Lietuva vēl nav. Nebūs. Vajag labi iet. Viņš tev neklausē, ja? Tagad, zin kā? Bet tu šīs dienas laikā to
pa vienai ķeksēji sārā. Edvīns koriģēja visu, kā parasti. Maločiks. Vēl viena rēs no Edvīns parastiem saukā Audi A8. Edvīn, kā jūties? Labi. Labi? Izlīs. Bišķiņ. Viss sanāks? Viss būs labi. Viss būs labi. Tas ir Edvīns. Vienmēr pozitīvs un zina, kas būs. Tu ierunā tagad manā kanālā. Auto. O, Kalmans arī te? Tu aizbrauc projām? Es paskaidrošu, kas tā... Es paskaidrošu tie, kas tagad skatās, kas tā pa balsi tikko bija aizkadrā. Tas bija Ervīns, Audi Latvija. Edvīna mugura. Edvīna gan arī tikko pazuda. Kas ar to šlagbaumu tagad ir? No ko, kungi, dāmas, viss notiek, bet pišķi mašīnas pietrūka. Bet nu labi, kaut kādu tiešraidīti ielika un tādēļ vēl kaut kādas 20 mašīnas vajag. Tādēļ, jā. Nu, cerams, ka vēl sabrauks. Vēl pulkstens ir 4. Tādēļ. Davai. Viss notiek pēc plāna, kā saka. Bišķiņ nosalusi. Esmu šeit, šajā vietā. Pēc vizuālā īsti jau nevar saprast, kur es atrodos. Mašīnas stāv kā stāva, ne? Bet galvenais, ka no augšas. Galvenais, lai no augšas izskatās tā, kā ir paredzēts. Izdomāju, kamēr mums ir mašīnu trūkums bišķiņ, tad ir jāpaņem pauze. Pirmais aiziešu paskatīties, ko te drifteri darbojas. Nezinu, kaut kādas sacensības vai viņi, ko viņi tur dara. Un, jā, jau nesās rekur. Slīpē. Tā kā aiziešu, paskatīsimies. Aiziesim paskatīties, ko viņi tur dara. Tas viņiem treniņš, vai ne? No, jā. Katras brīvdienas viņš šitā mauc, ja? Jā? Diezgan labi sanāk. Kas var būt labāks? Paskaties, cik labi sanāk. Normāli. Metīs vēl iekšā. Es arī gribu bembi.
Kaut kā tā. Tas treniņš labi, iesim skatīties, vai kāds vēl ir atsaucies un piebraucis klātī, lai varam ieparkot, noparkot, jo tumšāks jau paliek. Ja es gribu paskatīties, ko man timelapse dara, jo to es arī uzliku. Un, jā, bļāviens. Mēs jau būtu pabeiguši, bet jebkurā gadījumā tumsa būtu jāgaida. Lai redzētu, vai vispārībā ir sanācis, kas bija plānots. Cerams, ka sanāks ar tām aizmugures gaismām. Ko? Vai, pagaidām. Tā, ko tagad mums ir izmēģinājums ar tojām gaismām. Kā mums tur izskatās? Oi, vārtiņš priekšā. Wow! Jau būs baigi labi. Labi, sarkanās gaismas būs baigi švaki, skatos. Nekas. Būs tos. Vidū vēl nav. Pagā, var to bildi vēlreiz atpakaļ? Jā. Mēs to nokorģēsim vēl. Jā, vidū tas nav ātrīnieks, vēl gaismas nav ieslēdzis. Kur viņa palika, tā meitene? Mēs dabūsim visu kārtībā. Jā, bet būs baigs. Paskaties, kā kamerā es redzu, es jau biju uz Karačis. Vēl pāris mašīnas jāieparko. Vēl pāris mašīnas būs baigi smuki. Tu nostikt smuki tur būs. Tā, mums vajag šitā mazās mašīnas ātrīnieka saimniece atrast. Kur viņi ir? Tā, kur mums mazās A3 saimniece palika? Tā. Taisni svarīgākā mašīnas meitene pazudus. Tā. Sveiciens mamām, vai ne? Jā. Ko, kur visi ir noparkojušies. Tā tas izskatās no zemes. Un vidū ir mums galvenās dzīslas gaismas. Gaismas ir pašā vidū. Kur var paskatīt. Kā izskatās. Taisni tas, kas ir jau ir paskaties. Sarkans, balts, sarkans. Un apmetamies riņķī. Viss tieši tas pats. Sarkans, balts, sarkans. Tā kā paldies visiem noteikti Audi Latvijā faniem. Paldies Ervīnam, kurš tagad lidina manu dronu gaisā, jo mans telefons dabūja mitrumiņus caurumā, kā saka, vai ne? Un vienkārši superīgi. Cerams, ka viņš labi uzfilmēs kadrus un kontūri sanākusi par godu Latvijas svētkiem, tā teikt, vienkārši perfekti. Tādēļ cīnījos par katru centimetru. Labi, nesanāca visas mašīnas ielikt, jā. Gribējās 100 mašīnas, bet ielikām 99, cik es saprotu, jā. Jo viena mašīna tad mums nepietika. Bet atbrauca tad, kad jau mēs sākam filmēt, jā. Tā teikt, 100 mašīnas ir, viena ir blakus, jā. Mans mazais Mercedes un Bembis arī turpat tāds stāv. Volvo arī tur kaut kur stāv. Mēs neesam tikai Audi vieni, tādēļ mēs te esam diezgan raibi cilvēki. Kaut kā tā. Kā tur izskatās? Es jau uztaisīju bildītas vispārējo. Kā tev izskatās? Tu vēl skaties uz Rīgu, ja? Mēs esam augstā jādā. Vēl augstā. Jā. Yes. Labs. Pareizi. Ir. Taisni. Bildes ir 99.
Tiekamies nākamreiz. Jā. Labo roka! Ja kāds jūtas nedrošs, tad labāk pastāviet un brauciet pēdējais. Jā. Oh. Oh. Paldies, ka atbrauc. Tiekamies vēl pēc 3 gadiem. Jā. Uz festivālu. Patgriezis galvu, es būtu nosēdējis vēl joprojām mašīnās. Jā, re, kur visi brauc. Visi brauc mājās. Paskaties, 100 Audi brauc ārā no Rumbulas. Tur ir vienkārši nenormālas bedres. Un, jā. O, mazs stūķīts tur ir. Nu, kaut kā tā. Tagad galvenais, lai visi prātīgi, mierīgi izbrauc ārā, lai neviens neizdomā kaut kādas jokus tagad te dzīt. Nu ko, davai, tā. Viss, davai. Nu ko, es jau pats esmu baigi uzlādējies. Emociju daudz. Tā, GoProška raksta. Ļoti labi, vismaz tumsā var redzēt. Tur tāda maza, tālumā maza lampiņa. Timelapse. Vismaz timelapse būs ierakstījies. Dai. Nu kā jums? Iespaidīgi, vai ne? Iespaidīgi, vai ne? Es vēl šodien esmu uz tāda viļņa, kad, bļāviens, aizgāja tautās, un es redzēju, kad visur visi jau, es jau TikTokā un pirms jums esmu ielicis un visur pārējā, un tā pašā arī Facebookā, ja, tā Audi Latvija lapā ir, daudz īkšķīši un viss pārējais, un man pašam nereāli patīk tas iznākums. Tas iznākums vienkārši necerēti labāks, ja. No vienas puses, teikšu tā, laikapstākļi, vienkārši laikapstākļi, tādā D, ja var maigāks pateikt, ja. Bet no otras puses, nebūtu bijis lietus, nebūtu tik jaudīgi tā sarkanā gaisma iegājusi tik dziļi un baltā pa vidu. Ja, tur nekas nav montēts, vienkārši kā nobildējām no augšas, tā arī ir tā bilde. Nekāds edits nav virsū, jo visas tās plāksnes bija slapjas, visas un superīgi gaismā padevās tālāk, dziļāk iekšā visā tai kontūrā, jo sākotnēji bija plāns, domāju, ka vienkārši būs tāda kontūra riņķī un bišķiņ tāds viegla gaismiņa pie mašīnām, ja. Bet, kad tik dziļi ies un tik superīgi, precīzi iekrāsosies, es vienkārši, es vakardien neierakstīju to sajūsmu, es ierakstu jums tagad. Es ceru, ka novērtēsiet,
kaut ko, tā teikt, ierakstīsiet komentārā, ja, nezinu, uzrakstīsiet atslēgas vārdu kontūra, bļāviens, ja noskatījies visu, pilnībā visas sekundes, ja. Nevaru sagaidīt nākamo manu domu graudu, kurš aizies atkal tautās, un tas, kas man pašam patīk, tā teikt, šis jau ir, tā teikt, no maniem visiem tiem darbiem, trešais, kurš viss vairāk man patīk, ja. Un ja tā paskatāmies, es jums teicu, kad 20. gadā mēs martā vai aprīlī ap to laiku, un martā, jā, gribējām šo visu uztaisīt, bet es domāju, ka tas tik jaudīgi nebūtu aizgājis, kā tieši tagad, tieši 11. novembrī, Lāčplēša dienā, ja. Un, jā, un tas laiks ir nedaudz vēl senāks. Atradu sarunu ar pašu Audi Latvija fanu lapas, tā teikt, galveno īpašnieku, un tas bija 18. gads. 18. gadā 11. Tā teikt, 11. novembrī es viņam nometu to bildi ar tādu skicīti un vienkārši teksts ideja nākamajam projektam. Pēc tik daudziem gadiem, 5 gadus atpakaļ. 5, ja? Pareizi? 5 gadus atpakaļ. 5 gadus atpakaļ šitā ideja radās. Iedomājieties. Es pats, tiešām domāju, mazums kaut 20. Turpat kaut kurā priņķi, bet nē, to, ka tas jau bija 18. gada ideja. Kaut kā tā, kungi, dāmas. Tādēļ sametiet īkšķus, ja nav žēl. Un es pats, man liekas, kaut kādas 100 reizes jau esmu noskatījies to 30 sekundžu video TikTokā, visu laiku skatos uz tām bildēm, bļaviens. Man patīk. Es, man liekas, viņu izprintēšu un pielikšu pie sienas savu kārtējo šedevru darbu, bļaviens. Labi, pietiek, lēlē. Tas arī būs šoreiz pa īstam viss, ja? Tā. Tiekas, ka tiekas.